vietā padomā, ja es būtu meitene, es gribētu būt princese. Bet īstas meitenes patiešām var kļūt par princesēm. Sestdienas vakarā 20 drosmīgas, apburošas un ļoti īpašas meitenes baudīja savu zvaigžņu stundu, jo LNT Latviju iepazīstināja ar šovu Latvijas princese 2009. Princeses titulu kārotājs ir pārliecinājušās, skatīties uz sevi no malas nav viegli. Vienai patīk vizuļot kameru priekšā, cita sevi neatpazīst ekrānā. Nedaudz jocīgi. Balss liekas, kad atšķirās nekā dzīvē. Es sev, protams, dzirdu. Interesanti pavērot katrā ziņā sevi no malas, ieraudzīt daudz lietas, ko varbūt no uztraukuma es daru. Bija prieks skatīties, cik daudz emociju cilvēks var izlikt vienā sērijā. Protams, bija ļoti dīvaini, jo sevi redzēt no malas, tas ir pilnīgi kaut kas cits, liekas, ka pilnīgi cits cilvēks runā. Skatītāji prognozē, ka jaunais šovs būs daudz interesantāks un spraigāks par iepriekšējās sezonas raidījumu. Man iespēja ļoti labi. Man tiešām patika, man likās, ka ļoti interesanti personāži un tāda tipāža meitenēm. Un mēs vismaz secinājām ar vecajām princesēm, kad mēs tagad saucam sev pa veco izlaidumu. Kad ļoti labi samontēts, un mums pašām likās, ka ir interesantāk nekā tas, kas bija mums. Meitenes ļoti kolorītas, tā ka super. Nenovērtējumi ir tas, ka viņi iemontē tādas lietas, kas parāda to cilvēku patieso būtību. Savādāk, kā pagājušais šovs, vairāk intrigas, manuprāt, būs vairāk tādi dzēlīgāki gājieni nekā mums, bet forši ļoti patika. Baigi pārdzīvoju par vienu no princesēm, kas netika, jo, es vārdu neatceros. Viņas iztika skaistas un tā kā vārdiem nav nozīmes. Un asaras acīs sariesās, tik žēl palika, kad 8 skaistas princeses netika tālāk. Man jau ir īstenībā savu favorīti izveidojušies, un man ļoti patīk Elza, kas ir meitene, kas pa modi, jo man viņa liekas tiešām tāda cēla, viņa ir interesanti, viņai ir savu odziņu. Jaunais šovs Latvijas princese 2009 tikai sācies, un priekšā vēl ir daudz spraigu un aizraujošu notikumu. Nav tā, ka es nevaru dzīvot, bet vienkārši. Es noteikti iesaku visiem skatīties, kad jau pēc pirmās sērijas, man liekas, būs baigi interesanti. Man ir obligāti jāskatās princeses, jo tur ir visforšākās meitenes, kāds vien var būt. Tas jau draugu skūdu jau ir padomā vieta, kur kopā skatīties, atbalstīt. Jāatbalsta princeses. Man ļoti interesē, kas būs nākamā Latvijas princese. Nākamo sestdienu droši vien vajadzētu skatīties, tāpēc, ka tagad viss tik sākās, un viss interesantais tikai vēl būs. Tā kā es domāju, ka vēl būs lielais sprādziens, un skatītājiem arī būs interesanti. Jau nākamā sestdienas šova cienītāju kārējām acīm atklāsies pat tādi noslēpumi, kurus princeses labprātāk atstātu apslēptus skatītāju acīm. Zita Lazdāne Laķe, Guntis Feldmanis, Tautas balss.